Nu, sveiciens visiem. Moskviču sezona, kā saka, varētu būt beigusies. Nu, labi, beidzās jau kādu brīdi atpakaļ. Tad, kad beidzās obligāta apdrošināšana. Bet, jā, nu es gribēju iefilmēt tādu nelielu video par to, ar ko sanāk beigt šo sezonu un kādas ir tālākās perspektīvas, kā saka. Nu, nekas beigas malka te nebūs, bet tā tīri. Iespējams arī vairāk sevas dēļ, lai atcerētos pēc gadiem. Nu labi, ejam uz priekšu. Es atgādinu, ka šis ir 1969. gada Moskvičs 412, ražots Iževskā, tāpēc ar Ižzīmītēm priekšā un uz stūris, bet tas joprojām ir Moskvičs. Tas joprojām ir 412, neskatoties uz tām lāpām, kas tur ir aizmugurē. Tam mēs pievērsīsimies drusku vēlāk. Jā, tātad šis auto mūsu ģimenē nonāca kopā ar manu dzīves biedri, kas viņai nāca līdz tā kā pūrā. Un es tā kā uzņēmos rūpi par viņu. Stāvoklis viņam bija diezgan labs, jo viņš bija no kaut kāda 95. gada stāvējis sausā šķūnī. Un te kaut kāds gads 6 atpakaļ mēs viņu izvilkām ārā, un tad tur pamazām sākām kaut ko čubināt. Tas process bija diezgan ilgs. Dažādi iemesli dēļ, citas prioritātes un tā tālāk. Bērni, dzimā. Vēl bija jārisina visādi izaicinājumi un tā. Tā kā beidzot šogad viņš mums, kā saka, ir. Jā, galvenais šī projekta uzdevums bija iziet tehnisko apskati. Principā to auto dabūt braucam un viss. Tā nav restaurācija. Daži viņi sauc par restaurāciju, te netuvu nav restaurācija. 2 iemeslu dēļ, tāpēc, ka pirmkārt viņš nav restaurēts, mēs neesam atguvuši oriģinālo stāvokli, otrkārt ir dažādas atkāpes no oriģinālajām detaļām notikušas nekritiskas, un viņas visas ir, teiksim tā, izlabojams, ja kādreiz vai kādam būs par to interesi, bet šobrīd ir tā kā ir, un tā noteikti nav restaurācija, tas bija vienkārši tāds remontiņš, lai ir un viss, jā. Nu, lūk, skatāmies, kas mums te ir. Jā, tā tad kur ir Ižzīmīti. Šajā zīmīti ir diezgan nozīmīgi, jo šādi nāca pirmos 3 gadus. Iževskā ražotajiem viņu līdzīgi kā Ižu motocikliem saukt par Saturnu, jā. To jūs saprotat. Tur pa vidu ir tas aplīts, tā ir tā planēta un apkārt viņam tas gredzens, jā. Kas vēl tāds interesants. Šitā izskatās. Šī tā slavenā aizmugure. Tautā ir mīts, ka visi ar šo aizmuguri ir 408, bet ar otru veidu lampām, kur ir augšā tāds dzeltens trīsstūrīts un pārējā daļa horizontāli, kas ir krietni populārāk, ka tie lūk esot 412. Tā nav. Šī vienkārši ir vecāka virsbūve, tā ir jaunāka, un šiem te Moskvičiem 408, 412 modeli nosaka motors. Reizāk sakot, motoru modelis, ja. Tātad 412. motors, tas ir 412. Moskvičs, 408. motors, tas ir 408. Moskvičs. Labi, tātad, kā notika visi tie darbi? Jā, viss vilkās diezgan ilgi, uzreiz liela pateicība manam cīņbiedram Artūram, pie kura 2 ziemas atpakaļ šis Moskvičs stāvēja, un viņš diezgan ļoti padzina uz priekšu lietas, ar kurām es biju iebuksējis. Salika piekari, kopā ielika motoru, un vēl tur nokomplektēja visādas lietas, kuru man trūka. Un tad es atkal savācu viņu atpakaļ un kaut ko pabeidzu tur pats, jo tāda bija tā doma, ka piepalīdzēs ar lietām. Paldies viņam arī par padomiem un par detaļu sagādi, kas ir patiesībā viens no iemesliem, kāpēc šo projektu izdevās vispār pabeigt. Labi, skatāmies, kas mums te ir. Motors, šis mums ir stipri jaunāks, uz viņu ir kaut kāds cipars 89, kas varētu būt gads, bet es neesmu par to drošs. Tātad, kas mums ir mainījies šeit attiecībā pret oriģinālu, un kas ir tās atkāpes, kuru dēļ šo varbūt vairs nevar saukt par restaurāciju. Jā, tātad
Motors ir oriģināls, vārstvāki es esmu bišķi nokrāsojis melnu, viņam nav melnam jābūt, bet likās, ka tā būs bišķi labāk. Ir parādījies bremžu pastiprinātājs, kas atrodas tur. Tāds nāca pāris gadus vēlāk viņiem. Šim it kā nebūtu jābūt, bet es pieliku, viņš izskatās tur tā, kā viņam būtu jābūt. Parādījusies ir aizdedze elektroniskā bezkontaktu, kā viņi tur sauc. Var apstīties, no otras puses. Tur ir jauns sadalītājs. Šitas te komutātors spola jauna. Tas viss kaut kā vienkārši darbojas. Tad mums ir jauns karburators. Karburators ir kaut kāds ķīnietis, kaut kāda Weber kopija vai parodija, sauc kā gribi. Interesanti tas, ka viņam abas kameras tā kā paralēli strādā. Nav tā, ka vispirms viena atverās un tad vakums var otru, viņam vienkārši abas varās paralēli. Viņam ir elektriskais čoks, respektīvi nav tur nekas jāraust un jābīd iekšā. Viņš pats atverās, pats aizverās, viss notiek. Bišķiņu vajadzētu pieregulēt, bet tāpat jau mēs augstumā baigi nebraucam. Tā, kas viss pārējais tā diezgan saprotam. Visi vadi ir jauni, nav neviena veca vada šī automobīlī. Labi, reku 2 veci vadi, tie bišķi vecāki par pārējiem, jo tie nāca līdzi lukturiem. Bet, visa instalācija jauna un tie nelietot. Šitam te, ja kāds man piesienās, ka tai gumijām jābūt, es zinu, es viņas ielikšu kaut kādā, te būtu jābūt gumijām, lai tas vats nerīvējās pret metālu. Kas vēl tāds? Karbiņš, gaisa filtrs, gribējās uzlikt tādu bišķiņu interesantāku, tas tāds amerikāņu tēma drusciņu, bet foršāk, viņš mazāk vietas aizņem, smukāk izstās un tāds. Es no sākuma tam apaļajam bundulim biju uztaisījis plāksni, lai var uzlikt uz šī karbiņa, un kādu brīdi tā arī bija, bet pēc tam kaut kā pasūtīju šito. Tā kā tā izskatās. Viss tur bremžu trubiņas ir jaunas. Vienīgais, kas te nav izdarīts, nav krāsnes pieslēgta. To es nepaspēju izdarīt. To kaut kad jāpieslēdz. Papildus, kā to redzēt, ir aiztaisīts ciet, tur ir mehāniskais degvielas sūknis, oriģinālais šitien stāv, tas ir ciet, uzlikts elektriskais. Man patīk, tāpēc, ka es nezinu, man kādreiz bija pirmie golfi, kuriem arī bija tie mehāniskie sūkņi, tad tā degviela, mūždien aiztek atpakaļ, labi, tur var ielikt to vārstiņu, bet tāpat, un tad tur zāģē visu laiku to motoru, kamēr viņš sapumpē, tas kaut kā nav nopietni, manuprāt. Tāpēc es uzliku elektrisko un visu šancēju, visu forši pagriez atslēgu, viņš pumpē, pagriez ciet nepumpē. Kas tālāk mums ir? Salons. Salons izskatās šādi šobrīd. Tur ir rūsiņu sliekšņā, bet tā pagaidām ir, jo mēs virsbūvi tikai apakšu tik taisīt. Nekāda pārkrāsošana te nav bijis. Salons izstās šādi. Salonā neoriģinālās lietas tahometrs pielikts. Tas tīri tā, lai redzētu un saprastu, kas notiek, jo tas troksnis visu laiku ir milzīgs un grūti tos apgriezienus tā diagnosticēt. Braucot nav tik svarīgi, bet, teiksim, tā gribās saprast, uz cik griežās tukšgaitā vai kā, tad foršāk ir. Pielikts elektriskais logu mazgātājs, tur oriģināli tāds raujams, un tad viņš pumpē uz vakuumu, to es pat nemēģināju atjaunot. Kas te vēl ir? Tad salona lepnums ir šitās te plastmasas, kuras viņiem visiem ir sapuvušas, kā jūs droši vien zinat. Šīs ir jaunas. Viņas ir taisīts mūsdienās, viņas ir Ukrainā, tur bija vesels čakars. Kamēr es viņas dabūju, šitām konkrētajām es braucu pats uz Viļņu pakaļ. Jo man bija apnicis čakrieties, es negribēju tur naudu vēl pazaudēt. Tāpēc es braucu pats pakaļ Lietuvā nopirku. Stūrīt kā stūrīt, viss ir. Šitien prasās paklājas, jābūt paklājam, tas, kas man ir tāds padils, gribētos jaunu uzšūt. Tur jābūt ir apšuvumiem priekšā, tie nav. Ļoti meklēju durvju rokturus,
izskatās aptuveni šitā. Nevar pagaidām nekur atrast. Ir it kā jaunāki brīvi dabūjami, bet gribās tomēr šitos vecos. Tālāk, kur šitais te tur jābūt arī tādam no tāda paša materiāla kā sēdeklis uz tās ērkas, tur jābūt tādam apšūlam. Tā man nav. Citādi, nu viss tā puslīdz, nu salons jau neko baigi tāds smalks nekad nav bijis. Bišķiņ nopauzēju, bet parād, nu pastamies, kas vēl salonā ir. Tātad, kas tāds imps ir atslēga šītēm, tā kā Porscham, jā, vai kam tur ir kreisā pusē un panelī. Ieslēdzās sulkuns, viņam interesanti, ka viņam uzreiz ir aizdedz. Un te viņš jau šķiļ klāt, jā. Tāds režīms, kur ir kaut kas, nu vienkārši, ko grib ieslēgt, ir uz otru pusīt, viens pagrieziens, tāda interesanta atslēga, maziņa. Labi, kas mums te ir? Šita mums ir pūtējs, jā, bet nu krāsnes nav pieslēgto, tāpēc tikai pūš. Šita mums ir logtīrītāji, jā. Nu, varētu būt efektīvāk, bet kāda ir, tāda ir. Nostājās pašu vietā, baigs smalki. Šita mums ir tas tur mazgātājs. Nu, logtīrītāji gan neieslēdzās automātiski, bet, nu, tur neko nedarīt. Nu, jā, reku viņš te bišķiņ neķer pa vidu, bet, nu, kā tā ir. Kas vēl? Šitien viens taisa to žalūziju, nevis žalūziju, bet to gaisa iesūkšanas, tur tāda klapa ir, to taisa vaļā un ciet, otrs tur kaut ko bišķiņ maina. Šitas teorētiski regulē siltumu, ļoti ērtā vietā atrodas, un tas arī viss. Šitien slēdzās gaisma iekšā, gabarīti tuvie, piepīpētājs, a.k.a. lādētājs, arī šancē. Šitien oriģināli tas čoks bija, bet es darīšu tā, jā, es izdomāju baigo feature, ka es uztaisīšu, lai man ir skaņa iekšā, tad, nu, Bluetooth vai pieslēgt telefonu. Šitien te oriģinālais, šī nāk skaļrunas, jā. Un es nopirku no mūsu austrumu draugiem jā tādu skēmiņu, kur, nu, kas ir tā kā pastiprinātājs un Bluetooth uztvērējs uz viens platīts. Es viņu ieliku šitien aizmugurē un pieliku šitādu pašu kloķīt, un tad man būs skaļums un play un pauze, jā, un tā. Un nebūs vispār, nu, iztīsies, tā kā jābūt, tikai te būs nevis čoks, bet tas regulējumais, tā es gribu uztaisīt. Nu, šitas te atjautības uzdevums, ko šitais slēdz, to parasti zina tikai vecākā paudze, jā, pateikšu priekšā, tas ir tuvās un tālās gaismas pārslēdzējs braucot, jā. Nu, pagriezienu šeit. Šis pagrieziens slēdz arī diezgan liels deficīts vecā tipa, bet nu šancē, viņš arī atslēdz atpakaļ, griežot stūri. Tas mums te, tur mums nekā nav. Jā, nu, šitie lodziņi, jā, kas daudziem baigi patīk, nes kāpēc. Spogulīts tāds simbolisks. Nu tā īsumā. Nu par radio, jā, nu te oriģinālais radio it kā nāk tāds, man viņš pat ir, bet es neredzu baigo jēgu viņu tur likt, jo viņam nav tie ultra īsviļņi, jā, pat ne tie vecie krievi, bet vispār nekāda nav rezultātā viņam iebūvēt. Viņas ne nu var, bet tur bez mazai viss jārauj iekšā, iekšas viss jārauj ārā ir, un es nezinu, man kaut kā pagaidām nav uz to baigā resursu. Tāpat jau te neko nevar paklausīties, troksnis beigās brauc. Tā, kas vēl? Nu, riepas, protams, jaunas, visi 4 šitie smukie kalpaki, tā tautas valodā runājot, ir rekur. Diski zili, nu, pa tiem diskiem tā, man likās, ka būs baigi interesanti, ja viņi būs tādā zilā krāsā, jo es ar to zilo krāsu, es gribēju bišķiņu atsaukties uz to zīmīti, jā, kas arī zila, tad tas tons gan nesanāca tāds īstais, jā, bet, nu, šito atsauc ne visi nolasa. Un kā rezultātā, nu, es pat nezinu, varbūt, ka viņas vajag pārkrāsot oriģinālā krāsā, atpakaļ balts un būs labi. Jā, nu, kas vēl tāds bagažnieks. Tā bagažnieks mums, protams, ir ciet.
tai jāparauj, tikai tur ir bišķiņ mums tā trosi mums ir par nepareizā garumā uzlikt, un tāpēc viņš kaut kā mums negrib tagad raukties, mans ir ārā. Labi, es attaisīšu bagžnieku un tad turpinam. Labi, man jau bija tāds bažas, ka tā būs, man tur izlec tā trosa ārā. Es tagad netaisīšu šito uz nākamo sezonu, bet nu bagžnieks kā bagžnieks, viss kārtībā, bagžnieki ir, tur bāka pa visu grīdu. Tad kaut kāds mantas samests. Jā, nu, te ir tā, kad degvielas uzpildi šeit, ja, kā jūs zināt, Moskvičiem, jā, centrā. Vai to dabūt vaļā jāpaceļ vāks, kurš mums tagad ir ciet. Bet tas nekas, jo es pielēju pilnu bāku nesen. Tā, kas vēl? Nu tā no plāniem, ko vajadzētu darīt. Nu, pirmām kārtām jāpasaka tas, ka atkal ir prioritātes dzīvē, bišķiņ parādījušās vēl citas. Tā kā es nezinu, kā būs, iespējams, ka šādi viņš vēl kāds gadiņš pastāvēs. Bet viena lieta, ko vajadzētu atrisināt, ir tāda problēma, ka viņam pie 80 km/h ir 3000 apgriezienu motoram, un tas ir stipri pa daudz. Ļoti pietrūkst, protams, 5. ātruma tai kārbai, kuru dabūt nevar, jo Moskvičiem tādas kārbas nav. Likt, nu ir, kas liek žiguļu kārbu, bet tas ir pārāk liels čakars, un tad mums ir jāzāģē virsbūvē lielāks tunelis, un tas pilnīgs murks, manuprāt. Labāk kaut kādā automātā atrast un iemest bez mazvai. Bet, nu, šitās abas divas idejas, man liekas, pilnīgi garām nav vērts to darīt. Viena lieta, ko varētu būt vērts darīt, ir tiltu pakļējā nomainīt, jo viņiem mainījās reduktoram attiecība kaut kādā tur brīdī, 80. gadu sākumā. Lūk. Un ir tilts, kurš varētu būt bišķiņ ātrāks, tam vajadzētu tos apgriezienus pielabot, jo tam motoram jauda ir, viņam nevajag to pārnesumu tik zēmu, jā, mierīgi varētu būt augstāks. Tā kā tā. Nu, no lietām, ko es meklēju, nu, nemeklēju, bet, teiksim, tā nesteidzīgi skatos bamperi, abi divi aizmugurējie. Nu, var it kā Lietuvā dabūt restaurāts, bet bišķi padārgi un tālu jābrauc, bet, nu, varbūt kādreiz. Šie te bamperi, ja nu kādam mētājās pēc kā jāskatās, ka divās daļās, viņš no divām daļām kniedēm pa vidu. Nu, un te nav numuram apgaismojums, ja numuram apgaismojums no turienes nāk. Ja ir ar apgaismojumu caurumiem, tad tas ir tam nākamajam, jo, ko jūs saucat par 412. Priekšā tas pats, arī, ja, no divām daļām sastāv. Vieta kurbulim, kāds tāda atcerās. Tikpat nesteidzīgi meklēju spārnus, jo šitos spārnus es sametināju no divām daļām. Nu, gribētos teikt, ka nevar redzēt, nu labi, īstenībā var redzēt, jo bišķi krāsa atšķirās un tad ir šuve, ja. Tie bija baigi izrusējušas sastiķēji, nu būtu labi jaunus dabūt kaut kad, dabūt jaunu priekšu. Šito saucamo televizoru, kas ir te, un te, kur aiz lampām tur nāk divi tādi bleķi gabali. Nu, tad varētu to visu priekšu sakrāsot un varbūt kādreiz nomainīt, vai vismaz dabūt un kaut kur, kā saka, nobeidzināt, lai viņa stāv mums, jā. Nu, kas vēl? Nu, jā, tie paklāji, tas iekšā. Citādi, nu, nezinu, citādi var, man liekas, var braukt. Nu, būtu jau labi kādreiz pieķerties kaut ko vēl izdarīt, bet, nu, redzēsim to pamatu uzdevumu, mēs izpildījām, viss brauc, viss ir legāls, reku līdz 8. oktobram nākamā gada droši mizot un traucēt citas satiksmes dalībnieks ar savu lēno vilkšanos. Jā, nu iet viņš uz 80 var pabraukt, var arī droši vien uz 90 pabraukt, bet man ir bišķiņ bail, tāpēc, ka tur nav, protams, drošības jostu. Bremzes ir, bet ar niansēm. Tāpatās, nu jā, tur cik ir redzēti crash testi, tā negribās baigi izaicināt likteni uz šo auto braucot. Bet nu, tā kopā turās uz priekšu, iet viss kārtībā. Būtu ātrāks tas tilts, varbūt varētu uz 90 braukt. Ir jau, kas brauc un vienkārši pagriež skaļāku mūziku un viss, bet man bišķiņ žēli. Nu tā īsumā, jā.
lampas, viss jauns. Dabūju oranžos pagrieziens priekšā diezgan rēti ir. Arī paldies Artūram, viņš bija kaut kur dabūjis un ielicis. Bet viņš ar jaunākiem mašiem braukā, tāpēc viņam nevajag tāds. Jā, nu vēl jāsaprot, kā foršāk ar oranžiem vai baltiem. Nu viņam forši tas, ka viņam ir gabarīti, gan pagriezieni. Tā, viņas iztaisīsim. Op. Tā, un... Nē, op. Un op. Pasties tā, riktīgs tāds amerikāņu vibes. Tagad mēs varam novērot vienu fīču, ka viņam pagrieziens sāk bišķi vēlāk mirgot. Tur ir relais jānomaina, to es izdarīšu. Nu, viņš tagad vispār nemirgos tagad. Labi. Karoči fails, bet iepriekš mirgoja, man liekas, tas no gaisa mitruma atkarīgs, bet respektīvi, nu, var redzēt, ka šitas ir gaišāks, aizgāja. Nē, neaizgāja, vienreiz nomirgojās, viss. Jā. Man ir relais nopirkts jau, kaut kad jāpieķerās, jāuztais. Bet tas sanāk, ka reku priekšā mums ir oranžie gabarīti, jā. Un... aizmugurē mums ir sarkanie. Nu, un rekur pagrieziens augšā arī sarkans. Viss tā kā vajag. Viss tā kā vajadzīgs, kā teiktu Jānis no Voyager kluba, jā. Nu, un brēmas tur pa vidu, jā, tā kā tāds foršs amerikānisks vaibiņš. Ja jautājums ir, vai ar tādiem sarkaniem lukturiem var iziet apskat, viss ir kārtībā, tā jābūt. Priekšā droši vien kā arī var, man bija tie baltie, tos tagad tikai dabūjuši tos oranžos. Jā, nu tā kaut kā. Drošības jostu mums nav bijušas nekad, tur ir it kā sagatavē viņiem tajā plāksnē, kas skrūvējās uz tās stātnes virsū, bet otrā pusē tur nav kur ieskrūvēt. Tur ir vienkārši tas divi tādi gabaliņi no apšuvumā pielīmēti un savukārt tajā pašā stātnē nekādas vietas nav, tai siksnē vēl, un arī te nekur grīdā un pa vidu nekā nav, nekad nav bijušas tās drošības jostas vēlāk parādījies. Nu tā kaut kā tā kā legāli drīkst nesprādzēties tie, kam tas ir aktuāli. Nu, es labprātāk izmantot iespēju piesprādzēties, godīgi sakot. Lai gan širādā koncerta bunčā, nu sazinu, kas labāk. Labi, bet ko nu par negatīvo? Nu, droši vien, ka paldies par skatīšanos. Ja kādam ir kaut kāds detaļas, ko piedāvāt, var piedāvāt pamazām. Tad jau skatāmies, kas un kā. Un, no detaļām resti ļoti meklēju šitādu nesarūsējušu. Tieši šitai zīmei vai Maskavas zīmei arī bija tāda pati reste. Ja tev liekas, ka tev tāda reste ir, tad izskaiti 1, 2, 3, 4. 4 rindas. Ir populārāk reste ar 3 rindām, kas tāda bišķi izliekt uz priekšu, tāda man nevajag. Tā jaunāk. Man neinteresē. No tā. Lapsīda vai pišķilu juhu, kā teiktu autospēc Jūrkā, tātad mēs citējam abas divus slavenākos autoblogerus savā raidījumā. Šautauts viņiem. Paldies visiem, vēlreiz paldies Artūram par palīdzēšanu un darbiem pie šī auto. Un tad tiekamies kaut kad nākamreiz. Čau!